Aicinu uz Autobasadoni atnākt un izbraukt ar Citroen C4, izbaudīt šo jauko testa braucienu. Kas ir īpaši varbūt šī mašīnā ir tas, ka mašīnai ir bezvada lādētājs, ielikt telefonu. Tāpat ir ļoti patīkama lieta, kas te ir bezvada aplikācija. Gan Citroen aplikācija strādā bezvadā, gan Apple CarPlay, gan Android Auto. Tā kā maršruts redzams kartē. Mūsu testa maršruts ir aptuveni pusstunda, kur mēs izbrauksim pilsētas posmu, šoseju, pamēģināsim mašīnu šosejas režīmā, kā ir braukta 90 km/h, jo daudziem liekas, ka 1-2 dzinējs ar turbīnu ir diezgan nīkulīgs un nevar ne apdzīt, ne pabraukt. Kaut gan es to mītu gribu pilnīgi atspēkot un parādīt, ka to mašīnu var iekļauties pilnībā pulsmā. Un gribēju pastāstīt par tādu lietu, ka automašīnai ir 3 braukšanas režīmi – eko, normālais un sporta režīms. Ko šie režīmi nozīmē? Tātad parasti mēs pārvietojamies uz normālo režīmu. Tā ikdienas braukšana, pilsēta, mašīna pielāgojās šoferim un ceļam. Protams, ja jūs vēlaties ekonomēt mašīnu, tad pārslēdzam eko režīmā. Tas nenozīmē, ka ekonomija būs ļoti manāma, bet mašīna tomēr spējīga iekonomēt līdz pat litram. Ja, tā jauda varbūt tiek samazināta, bet tomēr kaut kāda ekonomija ir tajā visā. Protams, ir vēl sporta režīms, ko mēs varam izmantot pie apsteigšanas vai pie apdzīšanas vai pie mazliet jaudīgāka uzrāviena. Ja? Bet tas nenozīmē, ka automašīnai nāk ļoti daudz papildus zirgspēki. Te ir vienkārši tas, ka tahometrs tiek pavilkts augstāk un līdz galam. Pēc dažiem metriem Rīga beidzas un tagad pamēģināsim automašīnu šosejas režīmā atļautajā ātrumā. Uzrāviens ir jūtams. 90 km/h esam sasnieguši tikai dažās sekundēs. Automašīnai arī ir zīmju lasīšanas funkcija, bet jāsaprot, ka tas ir asistents. Ja būs izmaiņas ceļu satiksmē, nevienam policistam tu nepastāstīsi, ka man mašīna uzrādīja 90 km, braucies savādāk. Citroen C4 skaitās kā hatchback tipa automašīna, viņu pat varētu pielīdzināt mazliet kā crossoverim, ja? Jo te ir paaugstināta piekare. Ja? Paskatīsimies, kā automašīna turās un uzvadās uz tādas smilšainākas grunts. Skatoties šo aprakstu par automašīnu, nevar visas tās emocijas aiznest pie jums, ja? Tāpēc aicinu uz testu atnākt, izbraukt un izbaudīt automašīnu reālos dzīves apstākļos.